prakse, kuras šovakar ierakstīju kopā ar mazu instrukciju, kā un kāpēc, priekš manis ir sakrāla prakse. Jo tieši caur šo savu izveidoto vizualizāciju, meditāciju es nokļuvu svētlaimes stāvoklī. Un man nebija mērķis tur nokļūt, jo es pat tajā laikā nezināju, ka cilvēki meditē, lai nokļūtu nirvānas stāvoklī, bet tas, ko es pieredzēju, bija svētlaimes stāvoklis. Un līdz ar to man atvērās virsspējas, man nāca nākotnes pareģojumi, kas notika, un tas bija ilgs stāvoklis, apmēram 2 nedēļas. Un kāds varbūt, kas ir teorētiski teiktu, ka tā nav nirvāna, ka tas bija kaut kas cits, un tam nav nozīmes, kā to sauc. Ir skaidrs, ka tie bija vārti uz mīlestību manā dzīvē. Un uz mīlestību arī to, lai es varētu dot citiem to no saviem unikāliem talantiem, kuri katram ir savi, kas nāk no iepriekšējām dzīvēm. Jo šī pieredze, šī meditācija, šī vizualizācija, ko es izveidoju, tā atvēra kaut ko vairāk. Tā atvēra ne tikai satikšanās iespēju ar šajā dzīvē lemto partneri, bet tā atvēra arī manas virsspējas, tā atvēra man izaugsmes ceļu, tā mainīja mani radikāli. Un tāpēc ir tapusi šī prakse. Tiem, kas meklē, tiem viņa ir ierakstīta. Praksē ierunā to, jūs varat uztvert kā šablonu, jūs varat darīt to paši savā prātā. Šeit nav noteikti soļu. Jūs varat mainīt tekstu, jūs varat slēgt savu mūziku un iet iztēlē līdzīgi, kā ir ierakstīts. Šajā praksē ir iekļaut galvenie principi, kā tā strādā. Bet jūs varēsiet to veikt savā ātrumā, jo kādam tas ievads būs par īsu un elpošanas periodu vajadzēs garāku. Kādam būs ok, un viņš varēs izmantot šo kā vadīto meditāciju, bet es jums iesaku veidot savu pēc šī piemēra. Šī prakse ir ārkārtīgi jaudīga. Meklējot mīlestību, jūs atrodat visu. Gan mīlestību uz zemes, gan mīlestību sevī, jo atveras radītāja dzirksts jūsos, gan iespēju lietot virsspējas, īstenot talantus. Mīlestībā.